Mēs ar Edgaru un šeit klāt nēsošo Sarmīti, bet mēs visi trīs aicinām tevi pievienoties mums 21. decembrī uz saulgriežu pasākumu skaistā Gaujas malā, skaistā vietā ar tikpat skaistiem cilvēkiem kompānijā. Es nedomāju tikai mūsu trīs, es domāju tos visus, kuri jau ir pieteikušies un kuriem vēl tas ir tikai padomā. Man jārunā te? Ok, pilnīgi nopietni. Jā, ko nozīmē dzīvot drosmīgi? Drosme dzīvo pilnībā. Tas ietver, vai tas ir iedzimts, vai tas ir tev ierakstīts kaut kur zvaigznēs? Īsti nē. Es uzskatu, jā, ka drosme tā ir prasme un tā ir trenējuma prasme un tā ir arī apziņa, ka tā ir enerģija, ka tu pārvaldi savu enerģiju, bet jautājums ir, kā darbojas tava enerģija, jo mums ikdienā ir tā, ka mēs dzīvojam līdz šim rajonam būtībā galvā un mums tā enerģija neplūst, un tu nevar būt drosmīgs par dzīvi, ja tev neplūst šī enerģija, un bieži vien tas ir saistīts arī ar tavu nervu sistēmu, ar tavu ķermeni, un tur ir vienkārši jāpalaiž šī plūsma, un mēs paši esam pieredzējuši, ka tie drosmīgie lēmumi, viņi neatnāk paši no sevis, bet caur viņi to, ļoti bieži atnāk atslābumā. Jā, atslābumā tieši tā, un kad tu pievērsies savam ķermenim, un šis te pasākums ir arī par to. Jā, šis pasākums nebūs par, tik ņemsim lāpstu par plecu un raksim. Šis ir tieši par vienkārši būšanu, par iedot sev mirkli, iedot sev laiku vienkārši būt. Jo ikdienā, būsim godīgi, kad un cik daudz mēs iedodam laiku sev vienkārši būt. Mums šķiet, ka mēs ļoti par sevi rūpējamies, mēs nodarbinam sevi sporta zālē, mēs nodarbinam sevi visādos veidos, bet vienkārši būt tādā atbalstošā vidē, kur tev būtībā nekas nav jādara, par tevi parūpējās, un vienīgais, kas tev ir jādara, vienkārši jābūt šeit, jābauda un jāsajūt tas, ka es varu vienkārši šeit būt. Un jā, tas varbūt reizēm arī biedējoši, bet labāk būt biedējoši drošā vidē, nekā biedējoši būt, vienam mežā tumsā. Tu šeit nebūsi viens mežā tumsā, tu šeit būsi, gribās teikt, gaismā, tu šeit būsi ar tiešām līdzīgi domājošiem cilvēkiem un brīnišķīgā atmosfērā. Jā, un tas ir arī par drošības sajūtu. Ja tev nav drošības sajūtas, tad padomā, kā tev tas ikdienā izpaužās. Jā, tu ej uz darbu, strādā, pašrealizējies, bet tu bieži vien atkrīt atpakaļ uz to, kad tev ir jāparūpējās par sevi, jāiedod sev labs miegs, ēdiens, atpūta un vienkārši rūpes par ķermeni. Bet tiklīdz tas izkrīt, tev tas cikls atkārtojās un ir tie atkritieni arvien biežāk un biežāk, vairāk un smagāki. Un tāpēc drosme dzīvot pilnībā, tas ir tas, uz ko tiekties. Un drosme dzīvot pilnībā, pirmais solis ir iet tur, kur, jā, tev ir kaut kādas sajūtas, ka varbūt ir bail, jo tas ir visbiežāk dzirdētais pēdējā laikā, kad runājam ar cilvēkiem, vairākiem cilvēkiem par to, ka ir bail pieteikties, ir bail pieteikties uz sesiju, ir bail pieteikties pat uz pasākumu, un kas tad ir tās bailes? Ne jau ir bail no cilvēkiem, bet ir bail pašam no sevis. Ir bail no tā, ko ieraudzīs. Bet es vienmēr saku, ka arī sev es to saku un arī citiem, vai tu vēlies dzīvot konstanti šajā sajūtā, šajās bailēs visu dzīvi no neizdzīvotas dzīves, vai tomēr paskatīties tajās bailēs, kāpēc man ir bail paskatīties dziļāk sevī, kāpēc man ir bail no tā atslābuma un no tā, ko es ieraudzīšu tajā atslābumā. Jo tad, kad tu ieraudzīsi, kas ir tajā atslābumā, tev, protams, būs kaut kas jādara un kaut kas jāmaina, bet pēc tam tas viennozīmīgi uzlabos tavu dzīves kvalitāti. Un bailēs ir tavs spēks. Jā, tāpēc esi ļoti atbildīgs pret savām bailēm, esi maigs pret viņām,
tas mūsu, man šķiet, ka jau kļūst par devīzi, vēl jāizdomā, kā tas īsti skan, bet esi maigs un cieņpilns pret sevi. Nevajag iet un rakt un sevi gar zemi likt un staipīties un vārtīties. Tas ir nogājis etaps. Var savādāk. Vai ne? Jā, tieši tā. Tiekamies 21. decembrī, lai kopā noliktu varbūt par to lāpstu nost un sāktu mācīties to maigo ceļu pret sevi, bet tomēr ceļu pie sevis. Čau!